Tātad ļoti intensīvi pētījām Googles mapi, kā lai var piebraukt kaut kur pie Gaujas, kur var nopirkoties, jo visi ceļi, kas vēda tā kā tuvāk upē, visi tā kā pie privātmājām. Vai nu. Jā, vai nu ķiedīt kaut stāv. Ja jūs redzējāt, bija pirmā daļa. Mēs nešļājām mežā. Tas bija pagājušā gada. Jā. Nu, skatīsimies. Te rakstīts, visur privātīpšums. Tā, tālāk mēs neiesim, tur ir privātīpšums atkal, redzi? Tur bija taciņa. Jā. Nu, tā tad tā vieta pirmīt nebija piemērota, bet šeit es atradu kur NBS poligons. Un ir iespēja piebraukt lejā pie pašas upes, tur viss ceļš uztaisīts, viss sagatavots, visticamākais tas ir jaunajiem studentiem, kas diena armijā, ir šīs mācību vietas speciālās un cerībā, ka mūs neviens prom neaiztrieks. Nu, mēģināsim nakšņot. Vienīgais tas, ka tur peldēt baigi bērniem nebūs forši, jo tur ir pat dziļu. Tālāk. Tā kā sīkie arī ir gatavi izklaidiem. Es esmu gatava pie tiem kukaiņiem iet cīmos. Es gribētu, lai viņi nenāk. Kukaiņi būs jums 2 dienas visur. Tad ļoti interesants visādi nobraukšanas. Cerams, ka es augšā arī tikšu. Ceļosim šito vietu. Mēs izskatīsim katru sīko. Kartē viņš jau tiek apzīmēts kā šis viss baltais purvs. Tur blakus Gauja tieši. Ļoti labu vietu. Un tā vieta, kur mēs nakšņosim, tur ir forši ugunskura, tur ir tā izšķurēts krasts pie Gaujas. Tā doma laikam visticamāk. Nu, kā militāriem, varbūt tās kaut kādas motorlaivas ielaist iekšā vai... Nu, kaut kā tā. Ļoti cerams, ka mūs neviens no šajienas nelūks aiziet. Trešo daļu. Lieciet laiki. Jā. Tad iziesim trešā daļa. Nu, trešā daļa būs nākošais gadu. Mēs varam pa vienai daļai katru gadu laist ārā. Kā mēs nakšņojam kaut kur. Tikai iet kaut noliks laiku. Līdz kā mēs te braucam. Gaidiet mūs tajā vietā. Tur kaut ko ir ūdens izskalojas. Cerams, ka mūs te tiksim cauri. Hops. Gaidiet mūs jau tajā vietā. Tad mums jau viss būs gatavs. Jā. Tā kā baigi mēs ejam pa naža asmeni uz robežas ar likuma pārkāpumu. Silau ģimene likuma pārkāpēji, recidīvisti un maņaki. Nu tā tad jā, te tāda pļaviņa. Tur tālāk pasties var malku dabūt. Savukārt šeit ir tā vieta, kur lejā var. Tur mēs varam arī Un vēl viena parkoties. Ja mums kaut kurš no šiem zīs, Šitā vieta mēs izstās. nekur neiesim. Mēs atnācām. Dzīvs. Tur iekšā ir gliemes, viņi nevar mājās. Redzēt, kā mums izskatās. No tajām sīkēt viet mēģinās peldēties. Attaisīsi teiku. Nē. Es neplaisīšu vaļā gliemes, speciāli tikai tāpēc, ka viņi grib redzēt. Nu, te var kā plējā mēģināt palorēt ūdenī, paložņāt. Tā kā droši. Strāmīt nav tās mazs līcīts, te maza bedrīt iekšā. Nekur tādu jūs netiksiet. Ja gribat papeldēties. Cik labi tagad kājiņas saslasīt. Var snapināt savas kājiņas. Nu, un te kaut kādi pāris metri šitā, nu visi to tur var okupēt. Nu, rekritis gliemes, jā, tu viņi var paņemt, bet es ieteiktu viņus ārā. Nu, tu viņi var paņemt rokā, pastīties. Nē, vari tu labāk. Viņš neko nedarīs. Viņš aizdērsies ciet uzreiz, kā tu viņu paņems rokā. Viņš to mēlīt aizdēs iekšā. Viss. Nē, iedod. Kurā teikt? Kā viņš taisa? Viņš pats attaisa sev, bet jūs rokām neattaisīsiet viņu. Kā viņš var?
tur iekšā viņš dzīvo, viņš ir muskulis, nu. Viņš ir viss muskulis. Nu, tieši tā, nu. Ir pretī sala. Protams, ka bija fantāzijas tādas, ka varētu arī uz salas šodien nakšņot. Bet šitā vieta izskatās diezgan padziļa. Un es negribu ar sīkiem riskēt. Nu, kaut kā tā, jā. Tā kā nakšņosim šeit, augšā telti pie mašīnas. Te ir uguns, kuras būs, te mēs taisīsim virtuvi. Tur ir vansistaba. Tad telti izdomājam pagaidām atstāt šitā pašā caurspīdienā. Neliekot virsū to papildus. Viņu liks tad, ja gadījumā lietas sāksies. Nu, vai vakarā. Tagad galvenais ir uzpumpēt matraci. Saģērāt malku. Uzkurināt ugunskuru. Uzvārīt viņiem tos nūdeles. Uzcert sīsiņas, des. Faktiski, jā, un tad var visu to dienu bumbulēt pa ūdeni pēc tam. Starp citu, jā, varbūt tas jāpapēc, varbūt var tikt pāri tīri tā kā izklaida. Nu, strādnieciņi. Davai papumpēt, es aizšķāpošu pakaļ, tas redzēju vienu malkas gabalu atnesīšu. Vai tikmēr, jā? Es nākšu ar tētī. Labi, ne, tu gribi var nākt līdzi, mēs te padās vienkārši atradām, es redzēju pa ceļam vienu gabalu malkas. Aizskruvē ciet, un davai pumpē, mēs ansīsim to malku ar Tomas. Trauku ļoti skaisti ir. Jā, diezgan silts ārā šodien, šodien kaut kādi 27 grādi vai 28. Nu, tā es zinu, ka ir ļoti skaisti. Jā. Māsa strādā, mēs vazājamies kā īsti veči. Nu, labi, ejam. Lemons jau gatavs, ja jūs nezējāt. Es varēšu nēst. Tu negribi krokus uzaugt, Tomas? Mašīnai ļoti daudz dundu. Mēs atradīsim vispār kaut ko no sākuma tad. Tātad dodamies mēs malkas medībās. Ar mazajiem čakoviem strādnieciņiem. Bet nu vispār jau tas uguns baigi jau nav jau ziema, ka baigi jāuztraucās pa viņu. Ārā karsts un galvenais jau var uzvārīt no rīta man kafiju, viņam tēju, uztat brokastīs kaut ko. Šoreiz paņēmu līdz kaut kādu miniatūru paniņu. Panna vienai olai. Būs ļoti daudz epizodes, kā es vienu olu cepšu. Tā, kas mums te ir? Savs smešs. Tētī jau visam uglīgi sviedvās. Labi, jā? Labi. Meklēsim kaut kādus. Kas tie par tādiem lidošiem kukaiņiem? Nu, pie upes tādi gagija. Spāras? Jā, točno, spāras. Kās nespāžo, ne? Es zinu. Zilās spāras, zaļās. Violetās. Jā, labi, esam priekšu. Jā, pareizi, sadalīju kārtīgi pienākumus. Es paņēmu šitādu, māsa paņēmu baļķi. Tomas, ņem šito lielo, man negribas tik smagu, es domāju to vieglo. Man kamera jāta. Zirneklis. Ejam. Reput. Tas indīgais šito uzmanības, Tomas, no šitām irs nostīs. Tētī. Sabūs. Es samilēju tev. Tomas, Latvijā nav visnā kā indīgi nekā. Tur bija vēl kaut kāds kukainis. Tomas, paņem vienkārši aiz rasnā gala. Tomas, aiz tā gala paņem un vienkārši velc pa zemi viņu. Un viss? O! Un tev nav jānes nemaz. Mazie pilsētnieki, viņi man šokē brīžiem no zināšana apjoma. Bet nav variantu, jāapmāca. Šitie mazie dīvainā pirdēlē uz vienu dienu var izdzīvot sauļā. Tātad mēs tiešām atgriezāmies nometnē, paējām garām guļam, istabē pat taisno uz virtuvi. Tā ir mūsējā nometne. Te ir virtuve. Vēlāk, es domāju, iešu arī dušā šodien, vai vanā jāiegūs. Mūsu māja uz 24 stundām. Jā, tas ir bēdīgi slavenā 24 stundu māja. Visiem čau! Greku, mēs tagad tā kā
skatāmies un mēģinam uzzināt, kas tie par ziediem. Tūlīt jums brālis visu izstāstīs. Un tā kā mēs varēsim netikt pie jums, jo pēc mēs būsim jau rītdien. Jo pēc, kad mēs beigsim filmēt, mēs tad būsim pamodušies. Bet varbūt es uztaisīšu jums nelielu ekskursiju pa šito vietu. Un rekur jums ziediņi. Interesanti, kas tie par ziediņam, jā? Jā. Ja? Ziediņi. Labi, tālāk. Vot šitādi ziediņi. Interesanti. Tati, a kas ar kameru? Viņai ir melns ekrāns. Sarkā lampiņa deg? Jā. Tu filmē? Kārtībā, filmē? Rekur ziediņu mums te. Jā. Ja jūs redzat, ne, jā? Labi, ejam tālāk. Tādi paši ziediņi. Skatamies. Varbūt es arī tagad to ekskursiju pavadīšu. Rekur mūsu vietiņa. Jā. Rekur paskraidīt un uz stolti var aiziet. Kaut kādi jauni ziediņi. Jā, tagad mašīnu brauc. Jā, tā sakai. Mēs tā kā šitien vienkārši nesaprotu, kas tur notiek, bet ejam tālāk. Arī mans brālis jau jums tagad visu rādīs. Es būšu pašās beigās, pašā vakarā. Tā. Nē, viņa laikam... Kad būs rīt. Un jebkas... Es jums gribēju parādīt, cik liela. Tur ļoti liela sala. Un tagad Aleksandra es iedošu, un mēs pēc tam tiksimies tikai rītdien. Nē, mēs tiksimies rītdien. Labi, jā, bet, ja kas, jums kaut kas patiks, bet es teikšu tikai tad, kad es to darīšu arī jums atā. Visiem atā, slēdz ārā. Jā, pusē, kurš pirmīt bijāt, tur. Tomas, uz turieni. Nāc ārā. Es teicu, kad... Tajā samāk pusītēm nekas, jā? Nevajag tā darīt. Nevajag jaukt pusītes. Jā, bet ūdens ir foršs. Jā, bet tā uzreiz, zin, pirmā brīdī negribās to ķekaru samērcēt. Kāda ķekara? Jā! Zini kā, Jāņogas parasti veselā ķekara auga. Jā? Tas tāds dīvains smilts, tāda akmentiņa, ja? Tā, Tomas, es domāju, ka... Bet tie nav akmentiņi, jo šitie ir gliemeži. Nē, pakāp te ir akmentiņa. Nu jā. Jūti tādi? Jā, jūtu. Tā, tālāk nelūdz, Tomas. Es gribu, lai uz šitā, tad te viss... Līdz šitienes. Un šitā nav šito gliemežu. Jā, es izvēlējos nemērcēt neko vērtīgu šodien. Tā kā... Bet tu kā esi izmērcēt? Nu kā es jau? Matiņi. Paskatieties uz matiņiem. Ar saskrāpētām kājām. Pastāst, no kurienes tev tāds kājas. Mēs bijām izgājuši Murjāņos Lojas klintī, un es nomaucos uz muti un saplaisu savu kājas. Sāši, Tomas, nedara tā. Tomas, nevienu kur prom. Es gribu, lai tu šeit būtu, es nezinu, kas tur tālāk ir. Sāši, Tomas, te patās varat iegrimt, samērcēties. Nu, tad, jā, Tomas ir. Nav. Vot. Tu izpeldēsies, pēc tam būs jau
Nūdeles būs sagatavojušās. Tad es sagriezīšu desu un cīsiņus uz restītes. Paēdīsim un tā dienu mēs te nobumbuļosim. Tātad radošais hauss virtuvē. Bērni mazgājās uzreiz dušā pēc pusdienām. Vai vakariņām. Agrās vakariņas vai vēlās pusdienas īsti nav skaidrs. Nu kā bosi nezinu. Visiem čau! Mēs esam tagad ar citā vietā. Cita vieta. Drakurna. Nice! Cik tas ir dūmīgi to darīt? Tu neko neredzēsi, tu vienkārši visimies, ka tu neko neredzēsi vispār. Es redzēju oseni un jebkas. Mēs vairs nevaram peldēties. Un es esmu supervaronis. Es esmu supervaronis, kurš ir tikai melnās apanes. Un... Viņa Aleksandra un viņš ir Rolands. Lapiņas. Re, kur puķītes. Jebkāds man patīk tā puķīte. Viņi ir asi. Man patīk šitie te puķis. Redzes. Tad. Nu, tā. Nu ko, visi pāduši, visi nomazgājušies, visi priecīgi. Pulkstenis ir 3:30 dienā. Čau! Ko lai dara līdz vakaram, nezinu. Es tikko no tautas. Nu malts, labi, Bet jūs paši paprasīsiet, ko tauta, bet jums labāk ne. Ne, es neprasīšu, visiem neinteresē, kur kaut. Tā, te vēl žāvamies. Visu mums ir to. Nu jā, visur, arī teltī. Ha. Ir gatavs. Nu labi, forši. Paisiesiet, kas? Nu labi, tad ir gatavs, jā. Visiem čau, Reku brālis, viņš te vārtās. Ko tu dari, Tomas? Stancoju. Es tā izskatos. Man, iedosi man. Kur viņš? Nē. Noķert, pamēģini noķert. Nē. La. No ko? Es parādīšu kaut ko ļoti foršu. Davai, rādi. Iedod man. Tāda. Mēs ejam. Forši ir tas, ka ir ļoti skaisti. Rekur papā. Mēs parādīsim. Rekur es un Tomasito 7. Ratatata. Labi. Atā. Mēs drīz tiksimies. Visiem atā. Hello. Sigrid nodarbojas ar fotogrāfijas Photoshopiem. Modernā Photoshop programma. Ir kā krīt meteorīts. Jā, mākslīgais intelekts pieslēdzies. Garlaicīgi, es domāju, ka būs garlaicīgi. Es varu tā? Čau. Es māku darīt tā. Chihuahua. Tu esi iznirelis. Tev peldēt.
Jā, vēl. Es ļauju peldēties, ja gribat pats. Es esmu krokodils. Jā. Es jums parādīšu. Tūlīt paiešu ar pikstiņa. Pieturi mani. Tūlīt. Jūs varat darīt kaut ko citu, kamēr es mēģinu. Parādīsi, kā tu proti. Pēc. Es nevaru. Vau! Fūja! Nē, to. Un šitajā pludmalē ir arī kritušie. Viens ir bojā gājis. Mums te ir līdz. Te ir ķermenis. Kaut kāds mazais uzsvariņš. Šī diena nebeidzās tik labi kā mums. Labi. Varat paņemt mājās? Man, nu ņem. Tev baigi vajag viņus? Jā. Tādi paši. Ja gribat man, es parādīšu jums. Es taču zinu, kāda tā holcība, bet šits neatšķiras no tiem pārējiem ne ar ko fakts. Es zinu. Nē, viņš atšķirās. Ar tā, ka viņam nekas te nav sapēs, un nekāda šita nav sapēs. Smiltis rēkuļs un rēkuļs dzīves. Iedod to dzīvā man. Jā, es varu filmēt. Nu, pafilmēs pats, centāšu uzmest, lai būtu vairāk tie kritieni. Nu kā, vardīgi te. Nē, divi un visi, un roka nestrādā. Tā ir kresa. Sanāk. Nesanāca jau, vajag kaut kāds 5, 6, un tad būtu forši, tad sanāk. Divi neskaitās vispār. Priekš man izskatās. Iemācīsi mani. Šo, Tomas, es tev palūdzu, šeit lūdzu nenirst. Es negribu tev pēc tam lekt pakaļ. Nu, es turos. Bet man negribās. Es ātri visu daru. Bet es tev pateicu, tu kāps ārā. Iemācīsi mani. Nezinu, kur. Čau! Bērni izbadējušies. Mājās laikam nebaro neviens. Nav laika planšetu jāspēlē. Jā. Svaigā gaisā pēc baseina. Ļoti labi. Saška tu šonku. Bet izstāst, ka tu šonku jau vienreiz kāds ir ēdis, ne? Bet Saškai normāli aiziet nošņakarēt pa otro kārtu. Nu nē, viņš jau, mēs atbraucam te bunģā mētājās kaut kas. Es saku, ēdīs? Jā. Aizgāja, labi. Bet, nu, godīgi teikšu tā, pirkt veiklā tu šonku nav baigā jēga, tāpēc, ka puse točni izlīst taukos ārā, un tas, kas paliek pāri, tur ir tāds siski, piski, roški, noški, un tur no gaļas tur nekā baigi daudz nav. Bet, nu, labi. Mācies, maizītes, šiešmorē normāli. Tomas, paņem maizi klāt. Normāls restorāns, ar smilšu garšu mutē kārtīgi. Misters Propers labi iztīrīs. Man ir vakara kafija. Cikko zivtiņu liet. Man ir vakara kafija 3 vienā. Pulkstenis ir 4 no rīta. Es pamodos nosalu, tāpēc, ka es gulēju tikai maikā un šortos. Un pa dienu man nelikās, ka naktī būs tik vēss. Un tad es pamodos, izdomāju mašīnā pasildīties. Un pēc tam es izdomāju, ka jāuzstājas ar ugunskurs. Un jāuzvāra. Būs silts dzēriens. Maz vienkārtīgi saģērbušies. Pidžamās un jakās un guļ. Un visi ir forši. Tikai man nav forši.
Kopumā tas arī forši. Pīšķili, juhu. Tātad secinājumi tādi. Ja es kaut kad braukšu ar teltīm kaut kur nakšņot, es sagatavošos tā, it kā es gribētu tur ziemot. Paņemšu siltās drēbes, cīmas zeķi, zabaciņas. No rītiem ir augsts, tūlīt būs saulēkts. Un tas nozīmē, ka būs pats augstākais brīdis šajā diennaktī. Bet, nu, ugunskurs ir, kafi ir, te jau man viss kārtībā. Klausīšos, kad sīkiem modīsies. Tā būs tēja jāuzvāra. Un jātaisās uz mājām būs. Ap kaut kādiem 8 jāsāk uztēties būs vākt visu nost. Jā, Irīna teica, ka bērnam jābūt Rīgā ap 10. Mazliet šodien zobārsts. Nu, kaut kā tā. Un es arī gribu ātrāk mājās un siltā vannā. Kriču vecums laikam nāk virsū. Tā, viens no bērniem ir pamodās, Aleksandra. Pateica, ka viņa vispār neesat gulējusi, bet viss ir labi, nosalas nav. Bet paprasīja apģērbties. Iedarbināja mašīnu. Es mašīnā viņa sildīties. Pamodās, ka tētis pamodās. Špīdzbuks mazēsies. Labi, taispas un ciet. Viss rokā ir, visas iekārtas. Tātad, kas viņa tēja ar kreatīru monohidrātu. Nu labi, tas īstenībā ir cukurs tajā traukā. Bet te būtu sūdīgi tādu čempionu brokastus, vai? Čau. Pagaid bišķi. Tu mīglinies kaut kāds. Tātad. Tētis šodien mēģināja uzsīkt sirsniņu olu un sanāca paskatīties. Ir sirsniņa. Jā. Gālim atstāšu. Būs vēl. Sirsniņu olu apdeguši cisni, kaut ko mēs te mokamies. Es pati sajauku. Bračka pamodās arī mašīnā sildās, tagad ceru siltu tēju. Es domāju, ka mēs te baigi ilgi nemarinēsim, uzkodīsim, māksimies prom, braucam uz Rīgu sildīties. Mēs esam pilsētnieki visi, nav variantu. Kamēr viņa māma guļ vēl, pats esam pie manīm. Jā! Tas pamodinājāmies. Nu, vienreiz gadā var pamocīties šādā te. Jā, pabūt kopā, jā, bet, nu, augst. Labrīt. Paliks siltāk? Iesim paēst? Ejam paēst, tu tēju pajoši līdzi. Čau. Mazgā. Es jau redzu, ka es ar galvu ēdu. Vēl vienu oliņu. Bērnes olas šņakara iekšā. Tā kā tak. Normāli neuz. Sirsniņu olas. Redzu mēnesi. Jā, mēs mēnesi gaismā. Brokastojam mēnesi gaismā, faktiski tā arī, jo saules vēl nav. Nu, kaut kur viņi būs kādreiz. Diezgan romantiski brokastis mēnesi gaismā. Dara. Sīkie vāc teltinost. Pūš ārā matracis un gaisu. Jā, nevelc ārā neko. Saša nenes ārā viņu, nenes ārā, nenes. Nu noliec iekšā viņu. Un izpūt gaisu ārā pilnībā. Apgulies virsū viņu. Jā? Nu tad lai paliek tā, jā. Nekur. Atpūties. Tā kā... Ir grūti, ka mazam pilsētniekiem visi iemācīt visas tās lietiņas. Tik daudz jāstāst, jārunā. Man daudz lietas liekas pašsaprotams, bet tā vispār nav. Un tas prasa kaut kādu mentālu slodzi man personīgi, jo ir diezgan nervos sasprast, kad nesaprast elementāras lietas. Bet, nu, šajā braucienā ieguvēji ir visi, gan viņi, gan es. Nācis paēd vēl līdz galam. Kā izrādās, jā, mēs vakar gulējām.
Un mēs noņēmām no šādu telpu matrašas, un vakar tādas nebija. Un kamēr mēs gulējām zem mums... Tas bija bēbīts kurmis? Nē, tas vienkārši kurmis sāc zem mums. Ar rokām. Tusiņu taisīs beigo. Racis, vakar tāda nebija. Tad pēdējā apgaita, paskatīties visur, kur, kas, kā, vai mēs neko gadījumā neesam aizvērts. Tas ir jālej ārā. To mēs apliesim ugunskuru vēl. Es redzu kaut ko, vienu lietu kaut kādu. Šī tādas plasmasas kaut kādas, to mēs aizējam, viss, kas maisā. Jā, kur viņš ir? Bagažniekā. Tad ir, davai lai ūdeni. Es apliešu ugunskuru. Pastīk. Pēdējo. Es paturēšu lai. Patur kameru, jā. Lai mēs... Reku, tētis, Lai viss būtu droši. kā izskatās. Dusmojās. Ko tu dari, robot Robijs? Ew. Vau! Reku, mūsu profesionāls. Jā. Nu ko, viss bērni sakāp mašīnā iekšā, abi divi. Kas tā bija? Tā kā 30% šeit? Tas ir akumulators un 20-30 minūtes. Viņa skarta un baterija tur. Nu, šo bateriju akumulators ir tukšs un mēs esam tukši laikam, bet no emocijām pilni. Nedurpin mašīnām un velc. Brauksim mājās, viss. Brauksim mājās un pietiek šito visu vaiprāt. Tā kā tiekamies nākošgad.